Labdien, dobrý deň, hello. Pie jums atkal traktorists, kārtējo reizi, H4 modeļi un ne tikai. Tātad, turpināsim ar modeļu kolekciju apskati un jaunumiem, kas ir nākuši klāt. Tā, varbūt sāksim tekošā secībā ar to, kas mums jau ir un ir redzēts. Tātad MTZ 50. Šāds. Minēšu to, ka visi modeļi man ir 1:43 mērogā. Un baigās prieks, kad īstenībā var dabūt šāda mēroga modeļus. Jo man ir arī 1:43 šādi tādi vieglās automašīnas modeļi. MTZ 50 jau mazliet apstāstīju iepriekš. Smūgs. Nākošais MTZ 80. Ejam augošā secībā, ejam tā kā viņi ir ražoti. Tātad MTZ 50 mums bija iepriekš un šobrīd skatāmies MTZ 80. Neko neesmu mainījis, esmu atstājis visu tā, kā tas ir no sākta gala. Nākošais MTZ mums ir MTZ 82. Šādā krāsojumā, man liekas, jūs redzat viņu pirmo reizi. Bet vēl ir jākrāso un jāuzlabo. Nu, to es atstāšu garajiem ziemas vakariem. Nākošais MTZ jau ir jaunums. Tātad MTZ 102,5 Belarus traktors. Izskatās šāds. YouTube jūs varat arī apskatīties, kādu viņi izskatās realitātē. Uz ielas, laukos, sevišķi izplatīta traktora tehnika. Detalizēts, salīdzinoši. Šo to jau varēja uzlabot, bet tas ir nākotnē. Un pagaidām noslēdzošais MTZ modelis. Pats jaunums. Tas ir, ja nemaldos, pat šā gada modelis. MTZ 92P. Ir jau, kā jau paudzes iet uz priekšu, jau traktori paliek Belarusiem jau tādi mūsdieniskāki, jau viņš sāk vairs nelīdzināties Belarusam, kaut kādas tomēr viņš īpašības vizuālās saglabā. Tā teikt, tā ne visā, bet MTZ paliek MTZ rūpnīca un viņi nevar zaudēt savu izkaroto vietiņu zem šīs saules. Modelis ir feini izstrādāts, detalizēts. Tāds, patīkami skatīties. MTZ sērija beidzās. Turpināsim ar mūsu jaunumu traktoru tehnikā. Ilgi domāju, līdz kamēr izdomāju. Domāju, vai man to vajag, vai man to nevajag. Es padomāju, ka man vajag šo, un šis ir jaunums. DT 175.
DT175 ir DT75 otrās paudzes uzlabotāka versija. Tātad uzlabots viņš mums ir ar to, ka viņam ir uzlabotāka jau ritošā daļa, jau ir stingrāka, kas vairs tā nelūgst. Vēl ar to, ka pats par sevi ir jaudīgs dzinējs, tāpēc arī mums priekšējā daļa jau ir garāka. Vēl ir tas, kad ir pārnests, teiksim, tā, ritošās daļas mehānisms un pati virsbūves daļa ir pārnesta mazliet uz priekšu, kas mums tātad atstāja vietu šeit, lai mēs tātad labāk pārredzētu. Otram kārtām tas, kad no caurējumības viedokļa, tātad kaut kādi jau nodomi bija, kādēļ tas viss tika tā mazliet samainīts. Vēl ir tas, kad ir nākusi jau lielāka degvielas bāka. Būtībā jau viņš ir tas pats DT75, tikai tas, ka viņš ir jaudīgāks, ar jaudīgu dzinēju un uzlabotāku ritošo daļu, bet tāda nianses kā kabīne, vadāmība un vispārējais diži nav mainījies, tas ir palicis tas pats. Vēl kas atšķirās, DT75 gaisa filtrs nāca pirms izplūdes caurules. Un pārējais pa lielam viss tas pats. Vēl tas, kad ir lūk šeit mums ir mikroklimats. Klimata kontrole. Pirmā paudze. Varbūt ne pirmā paudze, bet tas, kad viņam nāca filtrs, kas attīra gaisu salonā. Tas bija tas viņa bonus, ar ko viņš jau ir labāks par parasto DT75. Es biju domājis par DT75 iegādi vai par šī modeļa tieši DT175. Es izvēlējos šito. Šis man liekas saistošāks, simpātiskāks un tas, ka viņš ir jaudīgāks. Labi, tas tad būtu viens jaunums. Otrs jaunums mums ir Zilta 130, ZSK, Zagrušiks Suhih Karmov, tā teikt krieviskā nosaukumā. Ir fēni tas, kad ir uzraksti izstrādāti, detalizēti, salīdzinoši atbilstoši tādam reālajam modelim, ne? Īstas mašīnas varam izlasīt pat to, kas ir minēts, kad brīdina mūs par to, kā apieties ar šīm iekārtām. Tātad šis ir graudu vedējs, tā teikt iekrāvējs, jo par šīm trubām mums pašnaiku ber ārā gan kombikorumu, gan graudus, viss iespējamās beramās sēklas. Šāds modelis. Kaimiņš kādreiz uz tādu braukāja, tāpēc arī viens no variantiem bija, kāpēc es viņu gribu savā kolekcijā, jo tas ir tas, ko es pats savām acīm esmu redzējis. Kādreiz bija tādas mašīnas, gadus 15, 20, 25, 30, 40 gadus atpakaļ. Zil 130 mēs jau redzam ir jau ar jaunā tipa priekšu, kas skatījās jaunā priekš tiem gadiem. Šeit mēs redzam veco.
Pirmais variants zilam 130 MMZ 4502. Nu, tādi divi skaistuļi, jā. Zilam man patīk tas, ka viņš ir saglabājis savu, tas stils, jā, 60. 70. gadu, jā, tas apaļās formas, tie izteikti lukturi un spārni un viss tas stils, tas ir, man liekas, uzreiz tas padara to mašīnu tādu simpātisku. Tas ir no jaunumiem. Nu, pārējais nekas nav mainījies. TS50K. Esmu noņēmis kondicionieru, kas bija augšā. Kondicionieris man ir šeit patās. Tātad viņš nāca mums šeit. Otrādāk. Jā, likās uz jumta. Nu, es viņu noravēju nost. Šeit mēs redzam komplektā ar visu arku. Arku es pats taisīju. Esmu hidrauliskos šļauks pievienojis, lai izskatās dabīgāk. Un šim tam arī redzam hidrauliskos šļaukus. Tās es no vadiņiem. Vecās player austiņas paliek vadiņi, tās izmantoju. Nu, palielam, tas arī viss. Nu, tad vēlreiz maziņš pārskats par visiem modeļiem. Un paldies, ka bijāt kopā. Postscriptum. Ir arī, kā jau teicu, 1/43 mēroga modeļi. Ir arī vieglās automašīnas, šādas tādas. Alfa Romeo 156, Ford Focus VRC, Marko Martins, igauņu sportists, kādreiz uz tāda brauc. Tā ir mana bērnības kolekcija, pirmā, ar ko es sāku. Ford Escort. Precīzais nosaukums būs Ford Escort RS. Cosworth. Jā, tāds. Mazliet esmu tūnējis kādreiz savā laikā, bet tas tā. Mini Coopers. Šie ir Burago modeļi. Itāļu firma. BMW M3. Es tā mazliet eksperimentēju ar krāsu. Protams, nav logi ielikti, nav stikli salikti, nav priekšējā reste. Nekā vispār nav. Ir tikai pliks modelis. Un ir Volkswagen Golf 98. gada modelis. Šāds. Arī kādreiz savā laikā tūnēju. Tās viņš man ir uzgatavs modelis. Lūk tā. Tas ir īsumā viss par maniem modeļiem. Gan jau tiksimies. Veiksmi jums un paldies, ka skatījāties.